No visiem bināro opciju brokeriem, brokeris 24 Option man patīk visvairāk. Ne tikai tāpēc, ka visa viņa lapa un tirdzniecības platforma ir iztulkota latviešu valodā, bet kopumā tajā ir ļoti labi tirdzniecības apstākļi. Šeit ir daudz instrumentu, kas nepieciešami, lai analizētu tirgu. Turklāt, tur ir ļoti profesionāli personīgie konsultanti, kuri regulāri katru nedēļu velta tev laiku, dažreiz piedāvā pat tiešām labus darījumus. Vēl man patīk šī brokera vadītie semināri angļu un krievu valodās. Pēc tam, kad sāku savu patstāvīgo karjeru ar binārajām opcijām, darbojoties ar brokeru 24 Option un ar tuneļu metodi. Šo brokeru izvēlējos pirmkārt tāpēc, ka tikai pie viņa bija iespējams izmantot tuneļu metodi, un par visām citām priekšrocībām uzzināju vēlāk. Nu, bet par visu pēc kārtas. Pirmkārt, atveram kontu. Noklikšķiniet uz 24 Option. Atveras reģistrācijas loks. Kā jau redzat, šeit ir paskaidrojumi latviešu valodā. Līdz ar to ilgi nekomentēšu, vienkārši aizpildu nepieciešamo informāciju. Ievadām savus anketas datus. Šeit jūs varat izvēlēties galveno tirdzniecības konta valūtu. Redziet, kādi varianti ir pieejami, no kuriem var izvēlēties. Es iesaku izvēlēties eiro. Tad, ieskaitot naudu vai izmaksājot ienākumus, nevajadzēs papildus konvertēt valūtu un maksāt bankai par to. Šajā laukā ievadām kodu, kur redzam pelēkā fonā. Vienkārši ievadām šeit attēlotos ciparus. Šeit atzīmējam, ka mums jau ir 18 gadi un nospiežam atvērt kontu. Restartējas lapa un atveras naudas ienešanas veidlapa. Tepat pa kreisi ir rakstīti visi veidi, kurus izmantojot var papildināt tirdzniecības kontu un izmaksāt peļņu. Piemēram, noklikšķina uz Neteller. Redzam atveres instrukciju, kādus soļus ir nepieciešams veikt, lai tirdzniecībā varētu izmantot Neteller sistēmā esošo naudu. Līdzīgi notiek ar citu populāru internetu maku, ko sauc par Skrill. Nu, un šeit ir instrukcija un rekvizīti tiem, kas tirdzniecības kontu papildināšanai un peļņas izmaksāšanai ir izvēlējušies vienkāršu bankas pārskaitījumu. Tomēr vienkāršākais, ātrākais un vislētākais veids, kā papildināt tirdzniecības kontu un izmaksāt peļņu, ir izmantot bankas karti. Noklikšķinām uz kredītkarte, ievadām pieprasīto informāciju. Iemaksātā naudas summa, kartes veids, kartes numurs, kartes CVV kods. Savas kartes CVV kodu varat atrast šeit. Izvēlamies maksājuma kartes derīguma termiņu. Turpinām citu datu ievadīšanu. Visu aizpildot nospiežam pogu depozīts. Restartējas lapa un savā tirdzniecības kontā esošo naudas summu redzam šajā vietā. Un vēl, gandrīz aizmirsu, vēl viena lieta. Tiklīdz jūs atvērsiet tirdzniecības kontu pie brokera, savā e-pastā saņemsiet vēstuli no brokera. Šajā vēstulē atradīsiet jums piešķirtā menedžera vai menedžeras kontaktus. Izmantojot norādītos kontaktus, jūs varēsiet sazināties ar savu menedžeri un saņemt nepieciešamo informāciju vai konsultācijas.